Redzēsim. Nesteidziet notikums. Kas ir paredzēts no aizsardzības, mēģināsim spēlēt? Mēs skatīsimies, kā viņi spēlēs. Teiksim tā, mēs redzējām viņu spēles, bet arī pašā laikā es domāju, ka viņi arī izanalizēja spēli, kā viņi pret mums mājās zaudēja. Ja? Tā kā mēs esam gatavi, ka viņi var tā iesākt, teiksim, aktīvi, pasīvi. Ja? Mēģināsim skatīties pēc situācijas uzreiz no pirmās minūtes reaģēt, kā viņi to spēli mums piedāvās. Ja viņi sāks aktīvi, tad mēs pasīvi, ja? Nu kā pasīvi, mums vienkārši jāspēlē ļoti kompakti savā zonā un ļoti labi pretuzbrukumu jāiet. Nu, zinu, es teikšu, ka viņi visi, teiksim, labi līmeņi, ja? Bet tā, lai kāds kaut kur individuāli izceltos, ja? Nu, nav tā, ka, piemēram, Krieviem tur Ovečkins izceļās, ja? Vai vēl kādiem, nu. Kaut arī pašā laikā, es domāju, ja viņam jebkurš spēlētājs var pēkšņi izšaut un būt baigais līderis. Ja? Redz, viņi paņēmuši pēc centiem gadiem Jeniju atkal atpakaļ sastāvā, kas 6 gadus nav bijis, ja? Ko Krugers neatzina. Ka jaunais treneris paņēma it kā labu sezonu novadīja, tā kā viens no vecajiem. Nu, es teikšu, ka pirmkārt viss vārds, vai viņi jau krīt lejā. Ja? Tas ir pagājis augšā. Un teiksim, uz izstieptām rokām apvadot, ja? Ne īsi, bet pa garo. Bet pats par sevi viņš jau arī tādi nav pārliecināts, es domāju, sevī to, ka tomēr pussezonu nespēlēja un tā situācija Krievijā viņam te viņi gribēja mainīt, tā nemainīt, es domāju, tāda nepārliecinoša. Bet arī pašā laikā viņam savu kvalitāti ir. B grupas komanda? B komanda, jā. Nu, nē, nu to viņi vienkārši... Nu, nē, viņi jau man teica to, kad viņiem 14 spēlētāji nav un ka Latvija favorīts ir un tā tālāk. Tas vienkārši, es domāju, ka arī viss tā presi un visi viņi mēģina tā, mazliet viņi to treneri tā aizsargāt, jo Krugers, teiksim, tā presi izspied ārā, jā. Uzstāja to, ka Krugers vienkārši neizmanto maksimālos resursus no izlases un tāpēc komanda nevar sasniegt neko augstākā par 8. 7. vietu. Tad, paņemot šito treneri, viņi, es domāju, pirmkārt žurnālisti jau mēģinās aizsargāt, lai parādītu to, ka tā ir pareizais ielikts. Ja? Un, protams, viņi balstīsies uz to, ka jauns sastāvs, nav, pēc viņu domām tie nav vadošie spēlētāji visi, ja? Kaut tie, kas viņam tā izlasē ir, viņi savos klubos tāpat ir vadošie. Tā kā es nepateikšu, ja būtu B līgas komanda viņiem, tad viņi būtu no B līgas, ja? Bet nevis no A līgas un no Amerikas atbraukuši un tā tālāk. Jā, jā. Es domāju, ka pats par sevi viņi, to, ko mēs redzējām, kā viņi trenējās, jā, viņi uz ļoti aktīvu spēli gatavi. Un, teiksim, atklāta spēle mums tā nav mūsu. Un pagājušo reizi mēs viņus vinējām tikai dēļ tā, ka mēs mēģinām ļoti kompakti nospēlēt aizsardzībā un uz pretuzbrukumiem. Jo individuāli es uzskatu, ka mums ir spilgtāki spēlētāji nekā viņiem. Mums, piemēram, tāds Niževijs vai tas pats Vasiljevs vai Redliks, viņš var pēkšņi izlīst viens starp diviem, ja, un kaut ko izdarīt. Tā viņiem, teiksim tā, kā maiņa ir, ja, bet individuāli nav. Un ja mēs varēsim noķert viņus uz pretuzbrukumiem, ja, tad var sanākt ļoti labi. Jo mēs nekad neesam bijuši komanda, kas kā pirmais numurs labi startējam. Ja? Kad atceramies visas tās spēles pret pašiem frančiem, itāļiem, un ja mēs kā pirmais ejam, mēs sākam ļoti nervozi. Nu, es domāju, viņam tā kvalitāte tomēr ir tāda, ka tās 3 spēles, es domāju, sezona tāpat ir aizvadīta, un nav jau tā, ka mēs sākam pēc vasaras brīvlaika. Un to, ko viņi treniņos parādīja, tad es domāju, ka nevajadzētu. Varbūt tas var nospēlēt tieši pretī, ja viņi ļoti grib spēlēt. Es domāju, ka jā. Kāpēc gan ne? Te nav pārēdušies kokteļi. Nu, tā ir. Tāpēc mēs mēģinām kaut kur viņus pataupīt, jo tās spēles, ja viņas būtu kaut kā viena un tad caur 2 dienām nākamā mēs viņiem nedod spēlēt, bet ja 2 dienas pēc kārtas tomēr tas uzliek savu slodzi un viņiem vajadzīgs tomēr
kaut kāda pauze, ja, un tas cikls, kā mums bija 2 Rīgā un pēc tam Slovākijā ar visiem pārbraucieniem, pārlidojumiem ar autobusiem, tad nebija viegli tas. Vai jūs kādu šito uzskatāt par galveno spēli čempionātu vai vienu no? Noteicošā. Teiksim, šā būs spēle, kas noteiks, uz kur virzienu mēs iesim, vai uz augšu, vai uz leju. Jā. Vairākas spēles vai? Pēdējās, teiksim tā, jo pirms tam viņam sastāvs tāpat nebija, un pēdējās spēles viņam bija, bet... Man liekas, ka komanda visai labi izskatās. Man liekas, Slovākijā parādījām to, ka mēs ātrumos neatpalikām un varējām pielikt. Tāpat arī ar tiem pašiem Baltkrieviem, ja, kas atbrauc pilnā sastāvā, un mēs katru spēli mums nespēlēs 6-7 izlases spēlētāji. Es domāju, ka fiziski, viņi gatavi. Kādā ziņā? Es domāju, ka viņi tāpat saprot to, ka tas nav. Nē, mēs mēģinājām tāpatās visu treniņu vakar sapulces novadījām. Šodien mums bija pa dienu sapulces video analīze un tā ir pirmsspēles sapulces. Es domāju, visi saprot to, ka šī būs noteicošā spēle. Nav tā, ka mēs kā visus citus gadus iesākam, lai dabūtu to ritmu un tad tālāk spēlējam. Vai arī jūs gatavojāties mazliet savādāk līdz ar to? Es domāju, visam ciklā. Pa fizisko sagatavoju, protams, mēs likām uz to, lai pirmā spēlē viņi būtu svaigi. Jā. Kā tas iznāk, jo pēc treniņiem un pēc tām spēlēm ar Slovākiju rādīja to, ka neskatoties tiem pārlidojumiem, pārbraucieniem, kad puiši bija visai ātri, jā, un tā, spēcīgi. To es citas komandas ar pāanalizējis. Man liekas, ka mums nav tā sliktākā komanda vispār čempionātā. Kāpēc mēs uzskatām sliktākā? Mēs esam labākā. No iespējām labākā. Mēs vienkārši liekam uz to, ka, teiksim, uz pašu savu piemēru, ja, ko mēs sasniedzām ar to pašu MVD komandu. Un Latvija cikreiz ir pierādījusi, ja, ka nespēlē jau individuālie spēlētāji. Ja komanda ir vienoti, ja, un viens otram uzticās un viens otru, teiksim tā, atbalsta, ja, tad var sasniegt daudz ko. Pagājušajā gadā mēs arī neteiksim, ka mēs bijām pārāk pa zviedriem, ja, bet tikai pēc tā gribas spēka, pēc tās atdeves, ko mēs devām, kā zviedri teica, tā kā viņi likās zem ripām un gāja divcīņā. Es saku, ne jau to, ka viņi mums apsvēr tehniski, vienkārši viņi vairāk gribēja. Un es domāju, mēs tikai varam vinēt ar to, ja mēs vairāk gribēsim un teiksim, nežēlosim sevi iet divcīņā kaut kur krīzes zem ripām, nelaist garām, un tad arī būs iznākums. Jā, par to jau mēs arī baidījāmies. Un, teiksim, tā spēle Slovākiem mums tā mazliet tā iepriecināja, ka mēs viņu zaudējām. Bet, teiksim, arī tā pirmā spēle bija visai labi, jā, jo 3-0 vedot, labi to, ka mēs salaidām īsā laikā tos gols. Bet, tās nianses, pie kā mēs otrā spēlē piestrādājām un otrā spēlē parādīja, ka labojot to, ko mēs pielaidām pirmā, var pat 0 nospēlēt. Paldies par darbu!